Sveiki! Šī ir Laka tiekamies podraides epizode numur 7, un ar jums runā Pēters Krišjāns. Ir pagājuši jau vairāk kā 30 gadi kopš pasaules plašā tīmekļa, jeb World Wide Web radīšanas. Šajā laikā tīmeklis neapšaubām ir izmainījis mūsu pasaules neatgriešanos. Taču pašos pirmsākumos tas bija vienkārši limitēts vairāk kā tāda ekspo izstāde vai paraugu supermarkets ar dārgu zīmolu skatlogiem, bet neko lietojumu vai nopērkamu, kā arī neko informatīvu ekskluzīvu. Taču attīstoties, tas strauji sāk uzkrāt unikālu informāciju, kur to nogādāja sākumā akadēmiķi, pēc tam liela uzņēmuma darbinieki, un pašās beigās, protams, arī entuziasti un parastie mājas lietotāji. Tīmekļa saturam kļūstot formalizētākam un strukturētākam, parādījās arī vajadzība pēc informācijas centrālēm, krātuvēm, jo, lai gan tīmeklī ir teiciens, kas tajā ir publicēts, tas ir uz mūžu, nekas nav tik gaistoši kā informācija, kas ir publicēta kādā vietnē vai lapā, kur pēc tam izzūd no zemes virsmas. Viens no pirmajiem šādiem vācējiem bija Internet Archive, kas joprojām atrodams archive.org, kura mērķis ir arhivēt visu internetā pieejamo svarīgo informāciju no vietnēm un lapām, kuras to atļauj. 21. gadsimta sākums nes arī jaunu vilni interneta un tīmekļa tehnoloģiskajā attīstībā. Radās pirmās satura pārvaldības sistēmas, kas deva iespēju tīmekļa lietotājiem ērti mainīt informāciju dotajās vietnēs. Tā 2001. gadā radās Wikipēdija, un gadu laikā izaugot par tīmekļa noklusēto faktu krātuvi ar atsaucēm un šķiekļiem enciklopēdijas stilā. Šobrīd tas ir viens no lielākajiem šāda veida kategorizētās informācijas krāšanas projektiem pasaulē. Wikipēdija projekta viena no, manuprāt, stiprākajām īpašībām blakus plašiem angļu valodas versijas rakstu klāstam ir tās lokalizētās versijas. Latviešu valodas Wikipēdijas attīstība caur gadiem ir bijusi pakāpeniska, bet droši augoša. Patīkam atzīmēt, ka pēdējos gados latviešu versijas redaktori ir ieviesuši daudz jaunu rakstu, kā arī uzturējuši un paplašinājuši esošos. Viņi arī ir meklējuši un sadarbojušies ar citām organizācijām, lai veicinātu latviešu valodas versijas popularitāti. Viens no šādiem aktīvistiem ir Mārtiņš Bruņinieks, ar kuru šajā podrēdē sarunāsimies par Wikipēdijas pagātni, nākotni un cik viegli medīt ir norādes it kā plaši zināmiem faktiem. Mārtiņ, kā tu sāki darboties Wikipēdijas projektā? Kas ir tā bija sākotnējā motivācija to darīt? Man pirmais labojums bija kaut kāds sīkums, ko es pielaboju. Es vienkārši biju pamanījis, ka šāds projekts ir aktuāls. Tas būtu bijis 2005. gads. Tad tobrīd arī latviskā versija izskatījās pavisam niecīgi. Man liekas, ka nebija nemaz 10 000 rakstu. Tad patiesībā pats pēc kādiem 2 gadiem es tur gatavojos vienā ceļojumā, izdomāju, papētīšu, kur tad es braucu, ko es apstīšos. Un uzrakstīju arī kaut kādu par dažām no pilsētām tādus īsts rakstus, jo likās, varbūt, ka tas ir interesanti, varbūt kādam noder. Tā pamazām arī liekot klāt kaut kādas tehniskās zināšanas vai kaut kādas apgūtās viltības, radās interesi par to, ka cik labi tas viss tur sanāk un kad ir citi, kas to papildina. Un tā arī pamazām dabīga attīstības ceļā nonāca līdz tam, ka visai aktīvs dalībnieks gan rakstu, gan citos veidos. Vai tev ir kā vienam cilvēkam, kas ļoti seko līdzi, tev ir kaut kāda nojausma, ir kaut kāda vieta, kur jūs redzat, cik ir liela Latvijas tā Wikipēdijas tā apmeklētība latviešu valodā? Patiesībā ir jau tagad kaut kādu gadu vai 2 pieejami diezgan kvalitīvi statistikas rīks, un mēs varam redzēt, ka vidēji mēnesī tur ir apmēram 4 miljoni labu skatījumu kopā visu latvisko projektu. Un, kad kaut kādi populārākie raksti, tad dienā, teiksim, vai tur ir Eirovīzija vai kāds sporta notikums, tad to rakstu tur vairāk tūkstoši var skatīties par konkrēto tēmu. Jo, esam pamanījuši, teiksim, arī, kad rāda Latvijas televīzija kaut kādas vecās filmas, tad tur ir pāris 100 skatījumi, ja cilvēki droši vien skatās, kas tad tas pa aktieri. Un iegooglē droši vien.
Jā, protams, tas drīzāk jau viņi atnāk no Googles, jo tas... Tas īstenībā ir ļoti forši, ka jau Googlē latviešu valodā Wikipēdija diezgan augstu meklējuma rezultātos, cik es esmu ievērojis. Tā tas ir, jo, patiesībā droši vien, mēs jau nezinām tieši kā tas ir, bet Google droši vien atzinuši, ka šis saturs ir pietiekami labs, un tad viņi var rādīt. Un tas ir, liels, veids, kā iegūt tos skatītājus par tām tēmām. Un tā arī mēs pamanām, ja mēs kaut kāds aktuāls temats, ja raksts tiek uzrakstīts, tad uzreiz šis sameklējums nāk. Ir cilvēki, kas pievērš tam uzmanību, ir cilvēki, kam tas neinteresē, bet tā to lietu varam sekot līdzi. Un ir tā, ka, ja, piemēram, tuvojās kaut kāds notikums un pašiem gribās papildināt, jo zinat, ka cilvēki ies skatīties. Kaut vai to Eirovīziju, droši vien jau, kad ir kaut kāda vēlme, tomēr papildināt to ikgadējo labu. Tur ir tāds, par Eirovīziju savu dalībnieku grupu, kas tur darbojās kādu pāris cilvēku, tad ir bijis, ka mūs uz sporta notikumiem, uz olimpiādu vai futbola pasaules kausu, ka tur kāds vairāk saņemās, bet arī, tas tā. Ir cilvēki, kas raksta par savām tēmām, un viņas tur nejaucās citur, bet ir cilvēki, kas vairāk mēģina tādu plašāku tēmu loku paņemt, un tad arī varbūt aktuālie notikumi ir viena no tām, vai cik viņi būtu atšķirīgi. Cik ir tie aktīvie redaktori latviešu Wikipēdijā? Tur ir dažādas definīcijas, ja mums ir ir viens veids kā skaita, ka ja mēnesī ir 5 labojumi, tad tie mums būtu kaut kādi zem 300 dalībnieki. Bet, ja skaita kaut ko tādu tiešām aktīvu, kas būtu 100 labojumu mēnesī, tad tur jau ir, varbūt daži 10. Un tādi pavisam aktīvi, ja tie būtu, ne vairāk kā 30 noteikti. Kā tas ir, piemēram, kā salīdzināt, vai ir mēģināt salīdzināt, kā, piemēram, ar lietuviešu vai igauņu valodu, kā tas, piemēram, mēs samērojamies? Protams, ka mēs esam apmēram vienādu izmēru valstis pēc iedzīvotāju skaita, protams, lietuvieši nedaudz vairāk, tas arī viņiem ir devis kaut kādu lielāku starta grūdienu, ka viņiem šobrīd ir krietni vairāk rakstu, bet ar viņiem skatoties aktivitāte šobrīd ir stipri līdzīga. Ar igauņiem mums ir, mēs atpaliekam, jo igauņi ir ļoti kaut kā viņiem veiksmīgi sanāca, ka cilvēkiem Tartu universitātē interesē tā vieta. Tad viņi ir labi iesaistījušies dažādos ārpus internetā veidos popularizē, un tad viņiem jau vairākus gadus ir kurs ar 300 studentiem, kuriem katram ir kā kursa darbs 1 vai 2 rakstus šeit izveidot, un tad tas tāds pietiekami liels pieplūdums. Tas būtu forši, ja Latvijā arī kaut ko tādu praktizētu, vai ne? Protams, tas ir veids, kā mēs varam popularizēt to. Runājot tieši par palīdzēšanu, kādi ir tie pamatveidi, kā var palīdzēt Wikipēdijas projektam latviešu valodā? Protams, pats saprotamākais veids pievienoties, veltīt visu savu brīvo laiku, mēģināt un rakstīt. Bet, diezgan skaidrs, ka dzīvē tā nenotiek, un ne visiem ir interese daudz laika veltīt rakstu veidošanā. Es pats varu teikt, ka es neesmu uzrakstījis nevienu tādu pavisam kārtīgi garu rakstu. Tas, arī man... Ļoti liels darba apjoms tomēr jāiegulda. Man varbūt lielāks ieguldījums tas, ka es izveidoju vairākas īsas vai laboju kaut kādas lietas, tad tas arī varbūt veids, ko ieguldīt. Arī šie mazie labojumi palīdz, teiksim, pat ja nav īsti saprašana, kā kaut ko salabot, tad vismaz kaut kā komentāri pievienot, ka kaut kas nav kārtībā. Tāpatās citi veidi ir, teiksim, kādas savas fotogrāfijas ielādēt, teiksim, Wikimedia Commons, kas tā kā ir tā brīvā attēla krātuve, un tad viņas var izmantot visās Wikipēdijas versijās. Tie veidi tik dažādi ir. Un vēl kas mums patiesībā, uz ko mēs tiecamies, ka ir cilvēki vajadzīgi, kas varētu, kam patīk kaut ko organizēt, teiksim, savest kopā
cilvēkus ar šiem Wikipēdijas pieredzējušiem dalībniekiem kaut kādās apmācībās vai citu veidu notikumos, jo mums esam atraduši pāris cilvēkus, kas ir gatavi ierasties, ja viss pārējais ir nokārtots, tad viņi var ierasties un pamācīt. Viņi paši tā kā organizēt īsti negrib. Vai ir kaut kādi kriteriji, ņemot vērā latviešu valodā droši vien, ka tiek ņemts gandrīz vai jebkas, ko cilvēks ir gatavs nozīmīgi ieguldīt, vai ir kaut kādi kriteriji, ka tomēr kaut kādas izmaiņas var tikt noraidītas? Jo ir kaut kādas, protams, prasības, kaut kādas arī parastajai angļu valodā Wikipēdijā, arī latviešu valodā Wikipēdijā droši vien ir kaut kādas prasības slieksnis. Ir tā, jā, es pats angļu Wikipēdijā tā mazāk aktīvi piedalos, un tad es kādreiz kaut ko tur uzrakstīju. Es visai ātri saskāros ar komentāru, kāpēc es ievietojos kaut ko par kādu vēl dzīvu personu un neesmu pievienojis nevienu atsauci. Un mans raksts tika nominēts dzēšanai, tā kā es ātri atradu tās atsauces, tad ar to tikām kārtībā. Latviskajā Wikipēdijā tik traki gluži nav, bet tas ir tiešām viens no svarīgiem kritērijiem, ja vispār par šo tēmu ir atrodams kaut kādas atsauces, kas būtu vismaz presē publikācija, protams, jāvērt arī izdevuma kvalitāte, bet, ja ir šīs tēmas, kas tiešām varbūt ir svarīgas, bet ir problēmas atrast šīs te atsauces, tad rodās šīs te situācijas, kad šo labojumu, teiksim, var noraidīt vai vismaz atzīmēt, ka te kaut kas nav kārtībā. Bet, patiesībā tur ir ļoti konkrēti jāskatās katrs gadījums, jo, citreiz var apelēt pie tā, ka mums šeit stāv kaut kāds raksts no 2007. gada, pavisam līdzīga tēma, neviena atsauce, bet šis raksts šeit stāv, tas ir vienkārši tāpēc, ka neviens par to nav aizrādījis, tas ir. Vai latviešu valodā vienmēr man tas, kad vienmēr, ka es esmu tā kā pieķēries mēģināt kaut ko pats ievedīt, kaut kādu rakstu vai papildināt, lielākā problēma vienmēr ir, kur ņemt avotus, jo parasti latviešu valodā tie avotu skaits ir krietni limitētāks nekā angļu valodā. Mēs pieļaujam atsauces arī citās valodās. Tās tiek pieļauts. Jā, protams, citādāk būtu pavisam grūti. Tad mums, protams, angļu, krievu, vācu populārs, bet ja kāds mēģinās likt portugāļu valodā, tad mums jāskatās. Vai tas tiešām tā ir? Vai mēs varam tā visu pārbaudīt? Vai tā tiešām ir? Praksē tā ir reti gadījumi, tad vairāk interesanti gadījumi pieminams, nekas vairāk. Bet atsaucas citās valodās tas ir pieņemami. Vai ir kaut kādi raksti, ar ko tu pats personīgi lepojies, kas ir iekšā mūsu tajā latviešu valodas Wikipēdijā, kur liekas ļoti labi sanākuši un kurus ir vērts ņemt kā paraugs? Ir kaut kāds piemērs, kaut vai viens? Mums ir tā, šobrīd varbūt viena no kādām minamajām problēmām ir tas, ka mums ir apsīcis tādu vērtīgu rakstu pieaugums, ja mums ir tāda kategorija, ko mēs tā kā izvērtējam, atzīstam, šis ir pietiekami labi nostrādāts, piešķiram tur zvaigznīti vai kā mēs viņu tur atzīmējam. Un šādi raksti sākumā viņi tapa, un tad pēdējos gados viņi to pavisam maz. Un tad kā labs izņēmums bija, ka mums uzradās pirms kāda laika, pirms kādiem gadiem diviem, kāds viens aktīvs rakstu veidotājs, un tad viņš ir radījis vairāk šādas kvalitīvas rakstus, un tad šī tēma būtu Andreja Tarkovska filmas. Viņš par šīm filmām ir saveidoti diezgan kvalitīvi raksti. Un otrs piemērs, kas nāk prātā, ir patiesībā divu aktīvu dalībnieku veikums, ir šaha biogrāfijas. Mēs varam lepoties, ka mēs esam no visu valodu Wikipēdijām pēc skaita šķiet 5. Mums ir ap 1300 raksti par dažādiem ievērojumiem pietiekami šahistiem. Un raksti ir pietiekami labi, principā apmēram 1:1 ar anglisko versiju, jo viņi tiek tulkoti. Un šie darboņi ļoti aktīvi dienā bieži vien pāris jauni raksti par to top.
Un vienīgais, kas šobrīd šeit atlicis, ka tie paši vecākie raksti, kas bija par tiešām nozīmīgākiem šahistiem, viņi varētu būt, ka viņi ir palikuši pavisam īsi, jo tas vēl nav ticis pamanīts. Jo, šīs jaunās biogrāfijas ir ļoti, ļoti labas. Vecās ir kāds sākumā kāds vēl nav uzlabojas, jā. Kā tu pats ikdienā izmanto latviešu Wikipēdiju? Ir kaut kādas lietas, ko tu regulāri paskaties? Piemēram, priekš sevis tīri kā cilvēku, kā lietošanā? Man šķiet, ka šīs Latvijas tēmas mums ir pietiekami labi pārklāts, salīdzinot ar anglisko versiju, jo tā kā ir tā kopienas nošķirtība, ka no musējiem pavisam mazs skaits kaut ko labo arī angliski, jo, varbūt, ka tur tā kā nav tik ērti vai nejūtās pietiekami prasmīgi angliski, un arī tās augstākās prasības pēc atsaucēm varbūt citreiz atbaida, bet tieši tā, Latvijas tēdes, protams, nevaram teikt, ka tur ir, ļoti, ļoti labi viss pārklāts, bet, ir tās lietas, kas, pamatā, ja es kaut ko atrodu, tas sanāk drīzāk caur Google, un, ja es redzu rezultātu, tad es, eju un skatos, jo tās konkrētās tēmas, kas tur ir, tās ir pietiekami labas. Tagad runājot par lielo, vispār Wikipēdiju projektu, kā tādu Wikipēdiju fondu. Wikipēdija pati regulāri rīko ziedošanas akcijas. Cik liela ir projekta atkarība no šiem ziedojumiem? Jo tas ir skaidrs, ka viņiem regulāri viņas veic, ik pa gadam ir šis te ziedojuma vākšanas saucamais drives, ir posms. Cik ir apmēram tā palīdzība? Es saprotu, ka tas tiek izmantots serveru darbināšanai. Patiesībā tur ir krietni vairāk ko stāstīt, jo ir tā, ka šī organizācija, kas pareizi būtu Wikimedia Foundation, tā kā, lai it kā norādītu, ka ir arī citi projekti uz Wikipēdijas. Wikimedia Foundation, pareizi. Jo ir tas, kā zināmāk, ir Wikipēdija, ir tas Wikimedia Commons, kur ir jau, es nezinu, noteikti kļūdīšos, bet kaut kādi 30 miljoni attēlu vismaz. Tad ir mazāk populārie, kas ir dažādi citātu krātuvs, dažādi brīvo tekstu krātuvs un viens aktīvs projekts, tā kā atvērto datu projekts, Wikidata. Šie ir tie tā kā tehniskie projekti, kas tiek tā kā atbalstīti. Vēl šie līdzekļi tiek veltīti dažādu pasākumu veicināšanai, kas radītu to saturu. Šiem projektiem patiesībā tehniskai daļai varētu būt, ka tur aiziet kādi 20% no tās visas summas. Un tad ir paši organizācijas darbinieki, dažādās valstīs ir reģionālās nodaļas, teiksim, lielākā būtu Vācijā, Francijā, kur arī pietiekami liels skaits darbinieku. Un tas, ko šīs nodaļas un pat lielā organizācija arī dara, viņi rīko šādus pasākumus kā apmācības, kā izglītības iestāžu iesaiste, kā dažādu valsts iestāžu, kā muzeji, bibliotēkas, arhīvi, galerijas, dažādu saturu ziedošanai priekš gan attēli, gan teksti. Un, protams, pretī solot kaut kādu ieguvumu, ka viņa saturs tiek popularizēts. Kas vēl paliek bez šiem visiem projektiem, ir arī darbs ar pašu kopienu. Kopiena ir diezgan daudz dažādas konferences, pazīstamākā no tām ir Wikimania, kas notiek katru gadu. Apmēram 1000 kopienas dalībnieki tiek uzaicināti. Viņiem arī lielai daļai atmaksājot gan ceļu, gan uzturēšanos. Un tur uz vietas notiek dažādi pieredzes dalīšanās pasākumi. Un arī vairākas citas reģionālās konferences arī mums, kas mēs esam skaitamies tā kā centrālās Austruma Eiropas reģions, mums ir savu konference apmēram jau 5 gadus. Kā viņi saucās? Tā arī saucās CE Meeting. Un šogad notiks Varšavā, un tur tā paredzēts, ka kādiem 2 latviešiem ir apmaksāta dalība, un
mēģināsim aizsūtīt, lai cilvēki apgūst pieredzi, jo tas tomēr ir pierādījies, ka vismaz daļai cilvēki tas rada papildus motivāciju vai strādā kaut kādā aktīvāka vai optimālāka vai iesaistīt citus. Vai Latvijā varētu notikt tāda konference? Varētu, bet tad būtu mums jāpierāda, ka mēs esam spējīgi to izdarīt. Skaidrs. Jo notika Igaunijā. Igaunijā, Igauni rīko regulāri šāds pasākums. Kas ir tas tiešais atbalsts, ko Latvijas Wikipēdija saņem no Wikimedia fonda, piemēram? Patiesībā tāda izteikta tāda nekādas naudas došanas nav šeit. Tas ir skaidrs, protams, jā. Bet es saprotu, ka resursi galvenokārt tiek dot, jā? Principā mums nav pašiem jāatraucās nekas par uzturēšanu, tas vienkārši tā notiek. Var salīdzināt ar Lietuvu, kur šobrīd ir tādā organizācijas aktivitātē ļoti nekas nenotiek. Jā. Viņiem ir tas bija tā kā mēs pirms pāris gadiem, viņi vienkārši rakstīja Wikipēdiju, tas ir patiesībā vienīgais aktīvais projekts. Un tas, kas tiek piedāvāts, tā ir pirmkārt jau iespēja pieteikties uz kaut kādu finansiālu palīdzību. Ja runājot par kaut kādiem $2000, tad tur ir ļoti vienkāršs pieteikums, kurā tiek aprakstīti savi mērķi un veidi, kā tas tiks īstenots. Tas visam būtu kaut kādā veidā jāuzlabo. Kaut kāds grants ir 2000. Jā, granti. Protams, arī par lielākām summām, bet tad ir nedaudz vairāk jāpārliecina. Protams, tas viss pamatojoties uz kaut kādu iepriekšējo darbību. Tas nav tā, ka atnākot no malas būtu iespējams uzreiz jau kaut kādā pretendēt, bet jebkura tāda iepriekšējā darbība šādu iespēju ļauj. Un mēs arī esam izmantojuši šādu iespēju, organizējot. Bija mūsu fotokonkurss par kultūras pieminekļiem, un tad tur mēs no turienes dabūjām kaut kādu naudu balvām, un lai uzorganizētu arī apbalvošanas ceremoniju. Tas ir par tādām mazākām summām šobrīd strādājam. Tāda interesanta temata, kā pieskāries, ka šie dzēstie šķirķi, dzēstie raksti, kas ir neliela problēma, ar ko saskarās ļoti daudzi Wikipēdija redaktori angļu valodā. Droši vien, kā cilvēks, kas ir vairāk iesaistījies Wikipēdija projektā, cik es sapratu, cik lielā mērā to nozīmīgumu nosaka? Kādi ir tie kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēts? Jo es saprotu, ka latviešu valodā tas tik aktīvi nenotiek. Latviešu valodā mēs esam pateicīgi par jebkuru rakstu, bet angļu valodā kādi ir šie kritēriji? Ja kāds, piemēram, grib piedalīties un rakstīt angļu valodā, arī tas ir apsveicami, bet ko viņam vajadzētu ņemt vērā, lai viņš neuzrakstītu neko tādu, ko viņam izdzēš nākošajā dienā? Tur ir tā, ka šķiet, ka stingrākās prasības ir uz dzīvu personu biogrāfijām, lai principāli aizsargātos pret tādiem, kas pamatā raksta par sevi. Bet tas pamatā šie kritēriji vienmēr tā nozīmība tiek pamatot ar atsaucēm. Tad par dažādām tēmām vēl ir arī papildus kritēriji, teiksim, par kaut kādām par mūzikas albumiem tur būtu jābūt šķiet var rasties problēmas, ja tas izdevniecība ir kaut kāda pašizdošana, nevis kaut kāds nopietns izdevējs, lai gan, protams, šis jēdziens mainās, un tāpēc kritēriji arī būtu jāmaina. Tāpatās, teiksim, dažādiem sportistiem, viņiem būtu jābūt spēlējuši kaut kādā profesionālā līgā, viņi, teiksim, tīri amatieri, tad ir jāpierāda ar kaut kādu unikālu notikumu, kā, teiksim, piemērs bija mums 105 gadus vecs septiņbraucējs uzstādīja stundas rekordu trekā. Viņš īsti neko tur savā profesionālajā dzīvē nesasniedz. Šis interesantais fakts tomēr garantē viņam atrašanos vietu Wikipēdijā. Kāda ir galvenā motivācija dzēst vai nedzēst? Tas ir saistīts ar vietas trūkumu, tas ir apjoma kontrolēšana, vai tas ir, lai tomēr ieviest kaut kāds nosacījums, kurus ievērotu nākotnē? Šķiet, ka vietas trūkums nebūtu tā problēma, par ko jāstraucās, bet tas galvenokārt ir tā, lai veidot to satura kvalitāti, jo
lai lasītājs tas, kurš tur ienāk kaut kādā veidā, es nezinu, kā viņš būtu ienācis tādā nepilnvērtīgā rakstā, lai viņš, teiksim, nesākt secināt kaut ko par to, principā tas būtu jāvērtē tā, vai par šo lietu vispār būtu rakstīts kādā īstā enciklopēdijā. Un, ja tā atbilde tāda nav pārliecinoša, jā, tad tur ir jāsāk šaubīties, vai tam būtu jābūt arī... Ir savu veidu nozīmīguma tests, kas vairāk un mazāk mēs tomēr apzināmies. Tas tomēr iet kopā ar to pašu, ar atsauču pieejamību. Ja pat tematu nav atsauces, tad nevar runāt par nekādu nozīmīgumu. Tad, protams, ir šie izņēmumi, kad ir kaut kāda ļoti nozīmīga underground kultūra bijusi, par kuru tomēr nav vēl nekur nekas publicēts. Un tad pareizais veids, kā to darīt, būtu panākt, izdot lai varētu ierakstīt Wikipēdijā. Kaut kādu publikāciju samērā nopietni, lai rodas iespējas, ka šis temats ir pietiekami nozīmīgs un tad tas būtu pieņemami, jā. Vēl viena lieta, kas varbūt ir populāra angļu Wikipēdijā, ir saucamie redaktoru kari. Latviešu Wikipēdijā visticamākais nekas tāds nedraud vēl kādu laiku. Mazākā mērā, protams, ir gan jau kas tāds bijis, un kaut kādi konflikti arī ir atrodami ne no kurienes. Bet, tāda lieta, protams, pastāv tieši šodien nejauši šķirstot atradu, esot bijis redaktoru karš par to, ka ir tāds komiks par kaķi Garfieldu, un esot kaut kādā nesenā intervijā autors izteicies, ka, varbūt kā pirms gadiem 20 Garfields tā kā bija, vīrišķā dzimuma kaķis, bet šobrīd tas tā vairs varētu nebūt, viņš tā kā ir, šis iedziens tāds izplūdes, un tad kāds mēģināja šo faktu tā kā atzīmēt arī Wikipēdijas rakstā, ka dzimums šobrīd. Es redzu, kur tas ved, jā. Un tad, man liekas, vispopulārāk redaktoru karš savā laikā, tas gan bija kādas 5-6 gadus atpakaļ, bija angļu valodā. Ar Latviju saistītās tēma bija okupācija, 40. gads, un visas ap šito vēstures posmu saistītās tematas, tur bija tā, ka pats raksts bija šitik garš, un 50 lapas bija talk sadaļa, un viņam bija visu laiku dispute apstrīdētais. Bet latviešu valodā tas laikam ir, kā saka, ir temati, kuros var uzsākt, bet nav tik populārs. Vienmēr ir vēstures raksti tie, kuriem draudz šāda šī problēma, un arī norāda uz to, ka kaut kur nav neitrāli, jo, it kā mēs varbūt par to pat neiedomāties, bet arī, teiksim, tā enciklopēdija Britānika, viņa taču ir, principā tā ir Britu viedokli paudoša enciklopēdija. Viņa tika rakstīta Britu impērijas noziedu laikā, un tur arī attiecīgi atbilstoši, viss atbilstoši tieši tajā rakursā ir. Nobeidzot, arī tīri tāds vienkārši interesants jautājums, kas man iešāvās prātā, kad ik pa laikam dzird ideja, kad tā kā izdrukāt angļu Wikipēdiju izvēlēto rakstu klāstu un piedāvāt kā drukātu enciklopēdiju vietās, kur, piemēram, internets nav. Vai latviešu valodai kādreiz tas varētu būt tāds interesants projekts? Tas varbūt vairāk mans personīgais viedoklis liekas, ka šis ir tā kā īsti neatbilstošs formāts, jo pazūd tieši tas viss ieguvums, kā mēs regulāri papildinām, atjauninām informāciju, bet, protams, tas ir aktuāli tādās daudz, kur patiesībā nevis drukāt, bet kā kāda elektroniskā formātā, kur pieejams bez interneta, tas ir aktuāli Āfrikas valstīs, un tur pat ir speciāli rīki izstrādāti, lai regulāri šādas kopijas veidotu ar jaunāko versiju no šiem rakstiem, iekļaut arī daļu attēlu, un tad tā ir lieta, kā tas ir aktuāli izmantojams šādos gadījumos. Par to drukāšanu šobrīd šķiet, ka vairāk aktuāli ir
ir bijis kā mākslas projekts vai interesants doma eksperiments, jo angliskā Wikipēdija ir tāds apjoms, kad nav praktiski lietojams izdrukājumi. Latviski tur mēs varētu runāt par kādiem 11 grāmatu sējumiem. Bet arī jautājums, kurš būtu lietotājs šim rezultātam? Latvijā internets ir diezgan pieejams visur arī. Tas gan jā. Tu varbūt īsumā atgādini, tad, kādā veidā tad cilvēks kādā veidā viņš var rediģēt lapu, kādi ir tie pamatnosacījumi. Es saprotu, ka tur pat nevajag īsti pat vai latviešu Wikipēdijā ir nepieciešams pieteikšanās, logins? Ir tā, ka jā, labot var bez reģistrēšanās, bet reģistrējoties tur ir papildu labums, ka varbūt tās izmaiņas varētu būt tā kā šķist pārliecinošāks, jo viņas ir sasaistīts ar kādu konkrētu labotāju un iepriekšējiem labojumiem. Ir arī iespēja tā kā labāk sazināties nekā ar nereģistrētu dalībnieku. Bet, protams, ja kādam ir vēlme labot anonīmu, tad labojums parādīsies kā no IP adreses veikts un viss būs kārtībā. Bet, ja par labošanu, jā, tad vienkārši katrā lapā ir pieejama saite labot. Patiesībā jau šobrīd ir 2 režīmos labošana iespējama. Tas arī ir tāds tehniskais projekts, kurš sākās pirms kādiem 3 gadiem. Ir iespēja labot tajā sauktajā vecajā veidā, labojot Wiki tekstā ar visiem tiem formatējuma apzīmējumiem, kas ir tā kā jāapgūst, lai spētu visu pilnvērtīgi noformēt, kā arī vizuālajā režīmā, kur principā var strādāt kā parastā teksta, kā dokumentu redaktorā un gan viss noformējumi, gan saišu likšanas iespējas ir pieejams. Tā kā nevajag baidīties kaut ko salauzt, jo viss vienmēr izmaiņas ir atceļamas. Tas, man liekas, ir svarīgākais. Kāds arī to pēc tam pārskata, bet nav tā, ka būtu arī jāgaida uz publicēšanu. Viss, kas tiek labots, tas ir pieejams uzreiz. Ir gan atsevišķs valoda Wikipēdijas, kur ir ieslēgta iespēja, ka tiek rādīta tikai pēdējā pārbaudītā versija, bet tas neatiecās uz mūsu valodu, jo tā ir interesanta iespēja, bet tam ir arī savu mīnus. Jo cilvēkiem gribās redzēt uzreiz tās izmaiņas. Gribās redzēt šīs izmaiņas. Un, ja rodās kādas problēmas, tad turpat ir diskusija lapa vai konkrētam rakstam vai dalībniekam, tad jautājums var uzdot tur. Un, es saprotu, ka tos ieguldījumus, ko jauni labojumi, tos diezgan ir cilvēki, kas tos skata latviešu Wikipēdijā. Jā, ir, principā mūsu labojumu skaits vēl ir tāds pietiekami saprātīgs, lai to varētu pārskatīt un pārbaudīt. Lielajās valodās tur ir jau nedaudz citādāk, jo labojumu skaits var būt vairāki 100 minūtē, un tās izmaiņas tur var palikt kādu laiku nepamanītas, bet, protams, tur ir cita veida rīki un dažādi citas iespējas, kā to pārbaudīt. Bet, mēs vēl tiekam galā. Pagaidām mēs tiekam ar mūsu apjomu. Paldies, Mārtiņ, par interviju. Tad šis bija Mārtiņš Bruņinieks, kurš mums stāstīja par latviešu Wikipēdiju. Tiekamies nākamajā lakā. Tiekamies, kad mēs runāsim par KDE. Uz redzēšanos!